Esam Digitu. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. 1111. Šodien kā reiz Latvijas mobilais telefons pie manis ciemos. Halo, Ingus, vai tu man dzirdi? Ingo, čau. Čau. Ingus Ozoliņš, LMT korporatīvo klientu dienesta direktors. Šodien mums tas galvenais stāsts ir bišķīt uzsist pašiem sev pa plecu, jo ikdienā mēs darām lielas lietas, un kamēr neiekrīt kaut kāda Red Dot un citu apbalvojumu, tikmēr mēs paši varbūt nemaz nenoticam, ka mēs darām lielas lietas. Pareizi, Ingu? Pilnīgi precīzi, un šodienas temats arī, tā teikt, ir diezgan mērogojams un apjomīgs. Tas ir eksports, un tad, tagad parunāsim par to eksportu, kas Latvijā vispār notiek, un cik tas ir svarīgs gal galā. Jo vienai daļai varbūt liekas, lai viņi tur pelna tos miljonus, lai eksportē. Ko man tas dod? Vārdu sakot, sākam ar to definīcijā, drīz vai kas ir eksports un ko Latvija pārdod pasaulē. Jā, tur ir jāizlaiž bišķiņi atpakaļ arī vēsturē, jo visi atcerās tos labos ulmeņu laikus, kad mēs tur dominējām un bijām vadošā valsts, ja ne pasaulē, tad Eiropā noteikti, bet tas laiks ir ļoti mainījies no tādas ierasts koku kravas, tas viss ir attīstījies tik tālu, kad mēs esam jau pilnīgi jaunā realitātē un mums ir daudz lietas, ko eksportēt, un viena no tādām vērtīgākajām lietām, ko ir eksportēt, tas ir mūsu prāts, un kā mēs to prātu spējam saražot materiālā vērtībā, un eksports kā tāds pēc būtības tādā ļoti, ļoti, ļoti vienkāršā definīcijā, tā ir jaunā nauda. Tā ir tā jaunā nauda, ko mēs varam paņemt tur ārzemēs, atvest uz Latviju, un tas ir ļoti svarīgi arī no tāda skatu punktu, kad mēs jau šos lielos datus zinām, samazinās iedzīvotāju skaits, kas mums pēc 10-20 gadiem maksās pensijas un tā tālāk, bet tieši eksports un Latvijas eksportspējīgie uzņēmumi atved to milzīgo naudas daudzumu atpakaļ, un tā ir nauda, tā teikt, no tās āras, viņa tā kā nekurienes gan it kā tiek saražota, bet tur ir milzīgs darbs apakšā, un tā mainās tas. Respektīvi, mēs šodien nepārdodam izēvielas, ko mēs varam izsmelt, jo tās izēvielas, kamēr vien būs tie gudrie prāti, un mums tādi ir, tikmēr mēs turpinām ražot, un tas reizinās visu laiku. Mēs noteikti pieskarsimies vēl sarunas gaitā par to, ko mēs ražojam gan ar rokām, gan ar prātu, bet jā, tas jau izsanis. Mums ir viena ļoti liela eksporta prece, ko mēs spējam eksportēt, tas ir mūsu prāts. Un mēs spējam eksportēt savas zināšanas, savu intelektu, un tajā brīdī, kad mēs pieliekam klāt arī vēl vienu tādu latvisku garu vērtību darīšanu, spēku, tad prāts ar spēku kopā, tad jau mēs esam neapturami. Tas ir gatavs lāčplēsis, principā. Noteikti, jā. Šeit mēs runājam par IT risinājumiem, par viedo enerģētiku un par telekomunikāciju inovācijās, jo mums ir gan prāts, gan arī dzelži mums ir. Pilnīgi precīzi. Tādā ziņā mums ir pilns komplektiņš. Jā, mums ir pilns komplekts. Tas, ko mēs spējam un ko mēs visā Latvijas teritorijā kopumā uzņēmēji saražojam un ko mēs spējam aizvest prom un atvest to jauno naudu, ir pilnīgi viss pilns plašs spektrs, un kaut kādā atkal ļoti vienkārši mēs paskatāmies uz tiem pašiem kokmateriāliem, kad no tā brīža, kad tas kokmateriāls tiek nozāģēts, viņš tiek zāģēts, visu to ceļu pavada tehnoloģijas. Kā viņu harvesters nozāģē, kā viņš sagriež, kā viņš aizved, kā viņš nokļūst rūpnīcā, kā viņš tālāk tas materiāls tiek apstrādāts, un visur tur ir klāt tehnoloģijas, un tās tehnoloģijas ir būtisks tāds dzinulis, lai šis uzņēmums var būt konkurētspējīgs, jo var to darīt ar rokām joprojām daudzas lietas, bet lai to darītu ātri, kvalitatīvi, lielos mērogos, tur nav citu variantu, kā tikai iet šo tehnoloģiju stāstu. Tādā ziņā daudziem cilvēkiem izejot ielās, iespējams apjautājoties, kā jums šķiet, kas ir tas Latvijas veiksmes stāsts, respektīvi, kas eksportā vislabāk rotē, droši vien, ka būs atbilde, ka tas ir meži koks.
vai ne? 100 punkti. Koks noteikti. Tas, man liekas, arī pēc oficiālajiem lielajiem cipariem, ja es pareizi atceros, arī bija tajā pirmajā Es vietā. vienkārši par to, ka viena daļa cilvēku neiedomājās tas, ko tu tikko iezīmēji, ka aiz tā visa ir tās tehnoloģijas, un tur ir tas inženieris, un tur ir tās datorzināšanas, un tur ir tie rīki arī, ko mēs arī paši ražojam. Tieši tā, tie ir arī rīki, ko mēs esam paši spējuši saražot, un tā arī ir spēja arī skatīties pasaulē, gal galā, ko mēs spējam šeit saražot, ko mēs saliekam kopā, kādas mēs pieredzes iegūstam, lai mēs varam arī teiksim, būt spēcīgi. Un tu minēji par to, ja tāds cilvēks uz ielas viņam pajautātu tādā aptaujā, kas būtu, es vienkārši tāds pāris piemērs iedot, kā vispār uz eksportu var paskatīties. Man patīk tāds viens pilnīgi tāds radikāls piemērs, ko mēs savā ikdienā no dažiem saviem klientiem esam dzirdējuši. Mēs visi droši zinām, kur atrodas Valmiera. Ne? Mēs visi zinām. Jā, un... Tas ir tepatās aiz Cēsī. Tepat, jā. Tā jau ir. Stunda 5 ar mašīnu. Un viens ir, ko mēs it kā varbūt varam saražot, jā, bet, piemēram, Valmierā man patīk, ir divi tādi ļoti spilgti piemēri, kas ir bijuši Valmierā. Zinu, ka Valmieras centrā ir tirdzniecības centrs Valeta. Yes. Un Valetā brauc igauņi iepirkties, un tā atkal ir tā jaunā nauda. Ja? Un šī ir vēl viena tā dimensija, uz ko mēs nepaskatāmies tieši pierobežā, kur vai tā ir ziemeļu robežā ar Igauniju vai dienvidos ar Lietuvu, kur brauc ne tikai šie turisti, bet ikdienas iepirkumi. Un, teiksim, daļa Igaunijas pierobežas mājas ir izbūvēts un saremontēts ar Latvijas un Valmieras depo nopirktajām precēm. Ja, un atkal tā ir atstātā tā nauda. Tas ir vēl viens skatījums, kā uz to var paskatīties. Un, ja mēs paskatāmies vēl to pīrāgu, cik viņš ir dažāds, tagad ģeogrāfijas stunda, es domāju, ka liela daļa zina arī, kur ir Līvāna atrodas. Jā. Un droši vien, ja mēs atkal sākam runāt ierindas valodā, kas notiek Līvānos, tad... Varētu domāt, ka tur neko, tur viss kož un nekas tur nenotiek, vai ne? Protams, tur aizvēr ciet stikla fabriku, kur mums katrā mājās bija pa vienai vāzei no tās stikla fabrikas, un tur pilsētā nekā nenotiek. Bet, ja es teiktu tā, ka no Latvijas top 101 vērtīgākiem uzņēmumiem 2 atrodas Līvānos. Un Līvānos ir 2 pasaules mēroga optiskās šķiedres ražošanas uzņēmumi. Un, kas ir ļoti interesanti, neviens no viņiem īsti Latvijā neko neatstāja. 95-99% tiek vests prom, un saražotā produkcija, optiskā šķiedra, ir virknē pasaules medicīnas iestāžu, kas tiek izmantotas ļoti sarežģītām ķirurģiskām, kardioloģiskām manipulācijām. Un tie ir 2 uzņēmumi, kas būtībā nodarbina pāri pa 10% Līvāna iedzīvotājs. Vienkārši tāds mazs piemērs. Jā, un viena lieta tas, ka nodarbina vietējos iedzīvotājus, kuriem iespējams bez šitā roba, cita roba varbūt arī nemaz nebūtu, bet tā, ka mēs paskatāmies tādā topā. Šis uzņēmums ir topā, droši vien pat pasaules topā, tādā ziņā pēc apgrozījuma, pēc ieņēmumiem, un tad tu padomā, tas ir mūsējs. Līdz ar to tas ir eksportējuši uzņēmums, kas maksā arī liels nodokļus valsts kasē. Protams, tā ir viena no tām kopējā eksporta lielajiem ieguvumiem, tām pozitīvajām lietām, kad milzīgi nodokļu ieņēmumu ir iespējams tieši no šīs eksporta produkcijas, jaunās naudas, un tā arī ir, un tam visam papildinot arī šie virknē eksportējošie uzņēmumi, viņi lielai tādai plašākai sabiedrībai iespējams neko neizsaka, bet savās nozarēs viņi ir top 5, top 10, top 100 pasaulē. Un tās ir lietas, par ko mums ir jālepojās. Tie ir mūsu ne tikai nacionālajie čempioni, bet tie ir mūsu arī pasaules čempioni. Ja? Ne tikai hokeisti dabū bronzas medaļas pasaules čempionātā, bet arī šie eksportējuši uzņēmumi ir savās disciplīnās godalgotās vietās. Tāpēc mēs arī šodien digitu stāstos izdomājām, ka ir jāiezīmē tas eksporta process, jo daudziem cilvēkiem, es saku, ir tikai tā asociācija, ka tie jau taisa tur miljonus, viņiem labi, jau kāds man no tā labums, bet tad tu saliec visu to kopā, tātad nodokļu valsts kasē, ja tas uzņēmums ir ejošs. Līvānos droši vien, ka tās algas ir pat Rīga konkurētspējīgas. Viņiem trūks tiešām kvalificēti darbinieki, un tas ir ne tikai konkrēti šo piemērā pa Līvāniem, bet arī citi eksportējuši uzņēmumi, kas ir reģionos. Viņi tiešām ved algo darbiniekus arī no citām pilsētām, un viņiem pat aktuāls pat jautājums ir, kad varbūt pierobežā arī no citām valstīm, tur Lietuva, Igaunija, piemēram.
Nu jā, un tad ir tā ķēdīt tālāk. Tad mums ir ideālā variantā, ja valstiskā līmenī mums ir valsts vīri, kas spēj visus salikt pa plauktiņiem. Tad mums ir ceļi, mums ir skolas, slimnīcas, mēs dzīvojam cepuru kuldam. Tādā ziņā tas viss ir eksports. Tas. Jā, un mēs esam taisījuši pētījumus un skatījušies arī, kā tas arī praktiski varbūt aiziet līdz tādam konkrētam iedzīvotājiem, darba ņēmējiem, tad tā statistika ir patiesībā nepielūdzama laba, kad visos, vai teiksim, lielā daļā šo eksportējošo uzņēmumu gan atalgojuma līmenis ir augstāks, gan kopēji arī uzņēmuma finanšu rentabilitātes rādītāji, viņi spēja vispār tā kā attīstīt biznesu, spēt inovēt, ir nereti ar kārtu lielāka nekā tajos uzņēmumos, kuri patiesībā ikdienā tikai varbūt strādā lokāli. Un atkal tā eksporta doma vai tā eksporta ziņa ir ļoti svarīga no tāda skatu punkta, kad mēs kopumā kā pašpatēriņa tirgus jau esam patiesībā ļoti mazs un nav īsti, teiksim, tādu citu īpašu variantu, kā tikai iet tālāk, jā, un tā kā kāpt tajā kuģī kā Krišānam Valdemāram un tā kā, iet pasaulē. Jā, tajās jūrās jābūt, tajās plašumos. Ingo, ņemot vērā, ka tu esi atnācis uz stāriņu, es domāju, ka vajag jau te arī pareklamēt tādā ziņā, ka tu jau iezīmēji, ka koka dēls nav tikai koka dēls. Koka dēls ir arī, lai tas būtu konkurētspējīgs, tās ir arī tehnoloģijas, un šajā gadījumā kaut kādā ziņā LMT ir arī smadzenes visa veida lielspēlētājiem šajā jomā. Jā, paldies par reklāmas pauzi. Jā, man bija reklāmas pauze jāieliek šitajos te plingos. Super. Tad, ja mēs runājam par LMT, arī runāt par eksportu un runāt un apcerīgi par cipariem un datiem jau ir ļoti vienkārši, bet svarīgi, ko mēs arī paši darām. Un LMT grupa kopumā mēs arī eksportējam, un mēs eksportējam būtībā 15% no LMT apgrozījuma, tas ir 46 miljoni eiro ir eksporta nauda. Tā ir tā nauda, kas ir dabūta tur ārpus Latvijas teritorijas, un mums ir dažādi līmeņa eksporta projekti daudzās Eiropas un pasaules valstīs, un viena no tādām varbūt ļoti izteiktām, varbūt tādām arī tendencēm, un kur mēs arī atrodamies, un atkal tas ir varbūt līdzīgi, kā es to piemēru Līvāniem minēju, kad liela daļa Latvijas iedzīvotāji nezinu, ka LMT grupā ir tāds uzņēmums kā TSC, kas ir Baltijā lielākais elektronikas remontu uzņēmums. Un liela daļa Igaunijas iedzīvotāji un Lietuvas iedzīvotāji viedtālruņi ir laboti ar latviešu meistaru rokām. Ja? Un tā atkal ir jauna nauda. Un tās tehnoloģijas un spējas, kurās mēs virzamies un kurā mēs esam un kur mēs paši esam ļoti intensīvi arī strādājuši un izmantojuši šo mūsu spēju materializēt arī šo mūsu prāta kapacitāti, ja? šo mūsu kognitīvās spējas izmantot, realizēt, jo mēs esam gaiši prāti. Tu jau iezīmēji, mēs esam gaiši prātī, mēs spēlējam arī komandā, un es negribēju teikt karotājs šajā laikā, bet viens nav spēlētājs, viens nav uzvarētājs, jo eksports mūsdienās notiek, iezīmēsim to tādās savdabīgās ekosistēmās, piemēram, LMT un NATO. Jā. Klusums, NATO, noslēpums. Jā, tālāk. Jā, paldies, šī bija lieliski intervija, šī bija lieliski saruna. Tātad par ļoti... Par viedējām pilsētām, ja tu vari stāstīt. Par NATO varam vēl bišķiņu. Skaidrs, ka varam. Par NATO, tad atkal, par ko jāpalapojās. Latvijā, Rīgā, patībā Rīgā Ādažos ir pirmais 5G testa poligons, NATO līmeņa testa poligons. Tas nebija ne Amerikā, tas nebija kaut kur Lielbritānijā vai kaut kur citur, tas bija Latvijā. Un atkal tas bija mūsu pašu, gan mūsu sadarbības partneru, gan LMT kolēģu spēja šādu poligonu uztaisīt. Un arī tas bija ļoti, ļoti ievērojams tāds arī pavērsiens arī tā tehnoloģiskā attīstībā priekš dažādiem NATO projektiem. Un tā ir viena dinamika. Ja? Un cita savukārt dinamika arī civilajā sektorā, ja mēs skatāmies, kas ir, piemēram, rūpniecības vai ostu, dažādas automatizācijas procesos, kur mēs esam realizējuši atkal virkni ļoti sarežģītus un mērogojams tehnoloģiju projektus, lai tas pats uzņēmums, kas uzkrāmē kuģus, lai viņš to var izdarīt maksimāli ātrā laikā, lai viņam ir pēc iespējas ātrāk visas tehnoloģijas strādāt, lai iespējams tās darbības, kur varbūt bija vajadzīgi ļoti daudz cilvēki, šos cilvēkus var pārkvalificēt uz citiem darbiem, bet to var darīt atkal attiecīgi
tehnoloģijas. Te mums atkal ir lieta internets, atkal paralēlā pasaulē. Precīzi, jā. Un mēs attiecīgi arī, kas ir lietu internetā, tad mūsu pašu radītais lietu internetā IoT shortcuts, kas pēc būtības ir viena no mazākajām un viena ļoti efektīvām mobilajām tādām tīkla datu pārraides moduļiem. Viņš patiesībā tagad varētu būt viens no top pasaules mazākajiem moduļiem, ar ko mēs savukārt radām tādu atkal šo mūsu prāta pievienoto vērtību, ko mēs šeit esam Latvijā uzražojuši, ejot pasaulē, un atkal varbūt tādam ierīnas cilvēkam tas moduls neko neizsaka, bet virknē pasaules ierīču tuvāko gadu laikā būs ļoti daudz šādu LMT šie saucamie sensori. Jā. Un atkal tā būs mūsu spēja un mūsu valstī atkal jauna nauda, kur mēs esam varējuši. LMT no laika gala ir redzējis šādu attīstības ceļu, vai tas vienkārši ir laikam ejot, mēs esam nonākuši tādā punktā? Jo tā LMT ir sens stāsts, mums visiem ir skaidrs, tas ir mobīlo sakaru operators. Man kopš 97. gada 291575. Un tagad beigšņi, izrādās tas gabaliņš, tas tā kā draugiem grupai, draugiem LV, tā pusīte, tas mazākais, kas ir tajā grupā. Tāpat tās ir LMT stāsts, vai ne? Tehnoloģijas sākās pie mums. Tas ir vairāk kā skaidrs, un lielai daļai Latvijas iedzīvotāji 90. gados mobīlie sakari, mobīlie telefoni sākās pie LMT, jo nebija jau citu. Un nebija citu nevis tāpēc, ka tur kāds tur neatbrauc no ārzemēm, ja? Bet atkal Latvijas mobilais telefons būtisks pienesums un darbs bija tas, ko mēs izveidojām, ko kolēģi pirms jau gandrīz 30 gadiem izveidoja, lai vispār Latvija būtu viena no vadošajām valstīm pasaulē mobīlo datu pārraides gan ātruma, gan lietojamības mērogā visā pasaulē. Mēs esam tur, top 1 valsts pēc OECD datiem. Tas ir iespaidīgi, un tur mēs bijām pirmie. Un, kā jau es teicu, tās tehnoloģijas sākās pie mums, tā ir tāda mūsu gars, mūsu cīņas raksturs, un mēs ar šādu arī apņēmību ejam uz priekšu, un arī caur šo savu piemēru ir ļoti vērtīgi arī rādīt, kad mēs vēl varam. Es tikko sapratu, ka atceries 90. gadā, tādā ziņā tie ir 90. Un padomā, kurš varēja atļauties 90. Bandidas. Visi jūs pirmie klienti īstenībā bija čaļi ar 600. Jā, tie vēstures stāsti ir no kolēģiem ļoti interesanti, un sākums, protams, bija tāds, ka, lai vispār mobilo telefonu atļautos, tas bija dārgs, tas bija cits tehnoloģijas tajā laikā, un principā tā arī bija. Tie bija tādi kungi jādas jakās, vai tie bija jaunie uzņēmēji, kas attīstīja. Viņi visi bija jaunie uzņēmēji. Mežonieki viņi bija. Viņi visi uzskatīja, ka viņi jaunie uzņēmēji, bet tāda īsti bija daļa tikai, jā. Par eksportu noslēdzot sarunu, kā mums ir jāsāk domāt par eksportu, ja gadījumā kāds nenoķēra to galveno? Kā būtu jādomā vai kā uz to būtu jāskatās? Tad pirmkārt, nekad nav par vēlu jebkuram uzņēmumam domāt par eksporta tirgiem. Jo mēs jau par to runājam, ka tā ir tā jaunā nauda un tās jaunās iespējas, kas vēl ir ļoti būtiski, ko mēs atkal redzam un ko mums ļoti daudz arī klienti jautā. Nereti gadās tā, kad braucot uz dažādām izstādēm, dažādiem pasākumiem, tematiskiem, kur dažādi mūsu nozares uzņēmumi arī dodās, viņam paverās kādas eksporta iespējas, un tad notiek tā otra sadaļa, kad pēkšņi ir jārisina kaut kādi tehnoloģiski jautājumi, kas nav sakārtoti. Un tā viena no tām pamatlietām vai tā varbūt problemātikām, ko mēs no savu ikdienas darba redzam, kad ir jāsāk gatavoties laicīgi, tehnoloģiski pielāgot to, kādos šajos virzienos vai tirgos ejam, vai tā ir ražošana, vai tas ir vienkārši kaut kā attālināts darbs, jo tā eksporta spēja arī programmētājiem strādāt attālināti. Latvijā, Rīgā ir ļoti, ļoti, ļoti vienkārši. Ja? Mums ir fantastisks ātrs internets, mēs varam jebkurā laika zonā strādāt un darīt un strādāt būtībā attālināti, tāpēc uz tām lietām ir jāpaskatās jau laicīgi. Un tā disciplinēti jāiet uz priekšu, jo tas ir vairāk kā skaidrs, ka tieši tā eksporta komponenta ir viena no būtībā galvenajiem, par ko mums būtu jādomā, lai mēs spētu turpināt būt arī kā valsts spēcīgi. Jūs tas lielums, protams, tādā ziņā ir, var sadzīvot arī ar milzīgiem apjomiem.
bet ne zemām cenām, bet tādam mazajam uzņēmējam, kas ir tie mūsu izlaušanās ieroči, kas ir mūsu spēks. Tādā ziņā, tu saproti, LMT lielums ļauj noslēgt kaut kādus sasist par rokām Tokijā ar uzņēmumu un piedāvāt produktu, pakalpojumu milzīgos apjomos, ātros tempos, tāpēc, ka jums jau aparāts ir gatavs. Bet kas ir tāda, mazā vai vidējā uzņēmēja stāsts, kur viņš varbūt, ka redz pasauli, bet ar ko viņam vajadzētu rēķināties? Tā droši vien nav zemākā cena, jo ar to tu uzreiz iebrauc grāvī, vai ne? Mīts. Tā negluži vienmēr ir. Reizēm lieliem uzņēmumiem sākt varbūt no nulles ieiet kaut kādos ārvalstu tirgos reizēm ir grūtāk nekā maziem ražotājiem vai maziem nišu spēlētājiem. Un kas ir viena ļoti būtiska lieta, ko atkal mēs redzam no tādas ikdienas darbā ar mūsu klientiem, sadarbības partneriem, tā pasaule ir pieejama ļoti vienkārši. Un tās atbalsta programmas patiesībā, ko Latvijā gan Investīcija attīstības aģentūra, gan dažādi šie Eiropas granti ir pieejami, tikt līdz lielajām izstādēm, fórumiem, valdības delegācijām, gan Eiropā, gan pasaulē, uzņēmēju delegācijās doties ir ļoti vienkārši patiesībā. Un tās izmaksas pat bieži vien maziem uzņēmumiem ir tā, ka viņiem ir ļoti izdevīgi pat pa salīdzinoši mazām investīcijām aizbraukt gan uz dažādiem fórumiem, dažādām tīklošanās, teiksim, darba grupām. Un kas vēl ir ļoti būtiski, arī mēs kopumā, kad mēs dodamies uz šiem dažādiem Eiropas un pasaules mēroga izstādēm vai jauno tirgu apgūšanu, tad arī mēs bieži vien šīs komandas mēs apvienojam, braucam kopā. Jā. Mēs esam Latvijas stendi ir ļoti plaši pārstāvēti. Jā. Tur būs Latvijas lielākie uzņēmumi līdz tiešām maziem uzņēmumiem, kam ir 2-3 darbinieki. Jā. Un tāpēc tas droši vien tāds apvienojošais ir tas, kad par eksportu ir jādomā, eksports jāieliek tādā savā attīstības plānā, stratēģijā, un tādi mazi disciplinēti solīši, kā jau mēs zinām, kad regularitāte un darīt lietas regulāri ilgtermiņā nes lielāku rezultātu nekā ļoti intensīvi varbūt vienu mazu periodu pastrādāt. Jā. Un tagad saliekot visu kopā, tātad, jā, mēs varbūt esam mazi, bet mēs esam inovatīvi, mēs esam drosmīgi, mēs esam gudri, kas ir svarīgi. Un mēs esam precīzi, un mums ir labs ātrums, un mums spēja pielāgoties. Tieši tā. Salikām visu pa plauktiņam. Kādam no jums tagad ir iespēja atbildēt uz jautājumu un saņemt LMT vietu televīziju ar sveicieniem no Ivetes. Iveta, čau. LMT Ivetai sveiciens. Tātad, uz pusgadu kāds saņem LMT vietu televīziju, ja atsūta uz Stariņu WhatsApp pirmais atbildi uz pavisam vienkāršu jautājumu, tā galvenais apcerīgi var arī apstīties. Galvenais iegūms Latvijas sabiedrībai un iedzīvotājiem no eksporta. Jā. Tas, ko mēs principā pusstundas garumā esam griezuši uz riņķi. Ja tev ir versija, es pirmais un paņem LMT vietu televīziju uz pusgadu bez maksas. Un, starp citu, LMT vietelevīzija ir pirmā vietelevīzija, kas darbojās uz mobilo internetu pasaulē. Pirmā, jā? Pirmā. Tu liek lieliem burtiem rakstīt, vai ne? Tas jau ir aizmirsies. jā. Jau kaut kāds, bet baigi ilgi jau īstenībā, un te televīzija arī gaisā ir. Ir. Es tagad ātrumā cipari un gadi izskrēju no galvas, bet, jā. Ko mēs liekam kā pirmo pareizo? Man te vienos vārdos atbild cilvēki. Lielākā daļa rakstā, man patīk īstenībā smaids sejā apakaļ. Tā versija man patīk, ka ir smaids sejā. Tas ir labums. Bet tā lielākā daļa raksta, ka nodokļi, nauda. Nauda pār visam. Šodien 11. datums, 11. Jā, 11. Tad, lai 11. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nauda tad būs. Tad būs nauda. Tad ir nauda. Tad ir nauda. Bet precīzi tā arī ir. 9, 6, 0, 0, 8. Tā, gandrīz visu numuru nosauc. Daigā, jūs esat dabūjusi LMT vietu televīziju uz pusgadu bez maksas. Tur ir tā savedīšu jums kopā ar LMT. Paldies, Daigā, lai labi skatīšanās, un paldies, Ingu, ka atnāc ciemos. Ingūs Ozoliņš, LMT korporatīvo klientu dienas direktors, pie manis ciemos Stariņa Digituvi. Čau, Ingu! Čau!